Jā, Grobiņai arī tikai viena uzvara otrajā spēlē sezonā pret pārsteidzošā, varbūt pat kārtā pret Daugavpili, kas šo sezonu, gan arī ir ienākuši jau minētais Kļaviņš, Kirills Artjomovs tāpat. Un jā. Atgūties un daži lieli skaļi jaunumi. Pirmo reizi sezonā Emīls Knapšs, 11-niekā viņam uzticēšanās. Grobiņas jaunā īpašnieka komentārus pēc spēles, liels sarūtinājums viņam. Sacīja viņš, ka tas nav futbols. Es gan tā arī līdz galam nesapratu, vai domāts bija par... Lai gan ir bieži, protams, manīts, ka varbūt tāds tipiskāks malējs aizsargs, ja ieiet šajā pozīcijā, bieži pieslēdz, kā šobrīd to arī dara Sidorovs. Piespēlē. Džavats rezultatīvais, Džavats nepadodas, sitiens nolūst. Dabūt bumbu soda laukumā, ko arī Dēts Dabicovs domājams darīs. Nu tad tālu jāsit, bet Davidam tas izdodas, bumba lidoja uz 11 metru sitienu atzīmi un arī no gaisa. Šis jau diezgan bīstami labākais moments. Uzsver to, ka ir tomēr arī vairākas citas saiknes, gan kā tu minēji no Jelgavas laikiem, ir arī bez viņa līdzdalības, tā skatāmies, kur vienkārši futbolisti spēlējuši kopā un te 11 metru soda sitiens. Kļaviņš nopelna šķiet, ka pendeli savai komandai uz pretinieku vārtiem. Tomēr izskatās, ka pirms soda laukuma nebūs pagaidām pendelis, jā, un savukārt to, ka pārkāpums ir noticis soda laukumā, to jau pārbaudīja tehnika un var tiesaši, arī par šo mēs nešaubīsimies. Un tagad Vladislavam Lazarevam jācenšas paveikt varoņdarbs. Ryuga Nakamura. Viņa 11-nieks, Japānis pret latviešu vārtsargu 27. minūtē. Supernova vai turpinās spēlēt veiksmīgi šajā laukumā. Lielisks izpildījums Ryugam Nakamuram. Lazarovs principā uzminēja labs lēciens, taču ja šāds sitiens, ja šāds bumbas lidojums, tad piedod atvaino bez variantiem vārtsargam. Ryuga Nakamura, Japānas meistarība, Japānas klase virslīgā 1-0 un Supernova turpina dominēt tieši LNK sporta parkā. Nu jā, tiešām. Perfekts 11 metru soda sitiens būtībā vārtu devī. Pret tā brīža čempionu vienību Valmieru 2-2 neizšķirtā. Tur Bečers vienus iesita Nakamura otrus un Jelgavnieki aizveda punktu. Un šodien 4. vārti virslīgā. Tāpat vēl viens sitiens. Lazarovs paņem ar Čaumova raidījumu. Paliks vientulībā, paliks pēdējā 10. vietā pēc 6 kārtām. Un tas šobrīd draud Grobiņas komandai. Ir jāmosas, ir jāspēlē un te ir iespēja un bumba lido garām vārtiem. Nu, izcila iespēja. No robežām palūkosim. Tur iziet cauri. Un Mickevičs atsitas, Džavats, Dzīrulis, Orols. Tieši Orols arī pacīnās. Vēlreiz mēģinām saskatīt. Uzbrucējiem tādos brīžos ir jāparāda sava kvalitāte. Kaut vai, lai iegūtu pārliecību nākamajām epizodēm, nākamajiem brīžiem. Un Džavats tā diezgan kokaini nospēlēja. Ja nebūtu bijusi aizmugure, tad vēl jau sāpīgāk tagad var pateikt kāda starpība, bet tas arī tiešām liecina gan par noskaņojumu, gan arī varbūt kaut kur par meistarības līmeni. Aptuvēt Čomovs tur, ja? Tieši tā. Tiešām nasks spēlētājs šodien. Atkārtojums. Ar Čomovs. Visur. It kā ēna tāda nemanāma, bet tā ēna aizskar pretinieka ķermeni. Un apgāž viņš vārtsargu, izjauc ātro spērienu spēlē. Sidorovs pamaina flangu, tur ir brīvība Raščevskim. Knapšs ieskrien, Raščevskis tagad piespēlē Emīlam. Emīls soda laukumā, laba epizode jāgūst vārti, un ir 1-1, puslaika izskaņā, mazliet pretēji cīņas gaitēji Maksims Sidorovs, kurš spēlē kā centra aizsargs, pēkšņi atrodas soda laukumā pašā vārtu priekšā. Šeit gan es slavēju, un tu slavēji Supernova aizsardzības trīnieku, aiz mugurām dabūja bumbu. Lielie Supernova aizsargi un no vārta priekšas bumbu vārtos raida Maksims Sidorovs. 1-1. Pašā puslaika izskaņā, un jāmin arī sākumā arī minēja, ka pavisam droši sacīt tagad, kad laiks ir beidzies praktiski, nevis praktiski, bet arī juridiski, un Andris Treimanis aizsūta futbols uz pārtraukumu. Šis Supernova 11-nieks spēlēja labi. Izleida vienu uzbrukumu pašās beigās. Kaut kur arī neveicīgu standartu uz saviem vārtiem, bet laikam tā agresīvā spēle prasa kaut kādas nodevas. Nācās arī uzbrukošā pussarga Zdegī pozīcijā. Savukārt Maksims Fjodorovs ir nomainījis Mickeviču. Tur maiņa pēc pozīcijas un iespēja Grobiņai panākt 2-1. Dobricovs sev neraksturīgi tādā ar kādu noskaņojumu varēs sagaidīt 7. kārtu. Jā, tu minēji minimums nezaudēt, bet jāsaka, es domāju, ka šajā spēlē arī ar neizšķirt nevienu komandu nebūs pārāk apmierināti. Un to Raščevskim iespēja meistarīgi. Un tikmēr Rošs augsta sinīgi, bet kļūda.
Raščevskis, vēlreiz Raščevskis jau nonāk kreisajā pusē. Raščevskis solo gājiens, sitiens glābi Orols. Arī pats izgāja. Te redzam pašas beigas, kad jau sitiens pa vārtiem, bet, manuprāt, lūk, tajā brīdī 9. numuram Džavadam ir saglabājis labu fitnesu, labu koncentrēšanos, bet atgūst bumbu grobiņā. Džavads jau soda laukumā. Allaš, tas ir bīstami un sitiens no Asaleņķa. Lūk, kā var uzsist arī no Asaleņķa. Grobiņas komandu tieši šajā stadionā, šajā laukumā. Šis ir bīstami. Pa vārtu tīkliņu taču no augšpusēs. Noglauda vārtu tīklu Devis Dobrcovs. Un atlikusi pēdējā pusminūte. Kāpēc tā pauzīte? Paskatīsimies. Interesanti, ko tieši skatās šobrīd. Jo nav arī nekādu protestu. Nu jā, tieši tā, spēles beigas. 1-1 paspiežam rokas, laba cīņa, labs futbols. Novēlama, protams, ka veselību uz Tegī, kuru aizveda ar ātro palīdzību.